Sveicināti. Jā, mums jau. Jūs konsultējat bērnu tiesību jautājumos, es pareizi esmu trāpījis? Skatoties kādai jautājumā. Tātad juridiskā puse man interesētu. Varbūt jūs varat nokomentēt sekojošo dzīves pieredzi. Tātad šodien es lasīju kādu rakstu Jauns LV portālā, un tur bija stāsts par kādu sievieti, kura tikai 27 gadu vecumā uzzināja no saviem auģu vecākiem, ka viņa ir bijusi adoptēta. Turklāt viņai ir mainīts vārds, uzvārds, un arī citi viņas identitātes dati ir falsificēti. Man ir jautājums, vai tiesiskā valstī, kas tāds ir pieņemams, jūsuprāt? Te ir vispār jāvērtē, jāanalizē tā situācija, tā nevaru 5 minūtēs atbildēt uz šo jautājumu. Te ir vienkārši jāskatās tos konkrētais gadījums un cik daudz var sniegt šo informāciju adoptētāji un plus vēl cik daudz, kā viņš sauca, bija pamats, kāds bija pamats tur tos dzimšanas datus grozīt reģistrā. Tad ir jautājums tāds, vai tā pēc jums pieejamās informācijas Latvijas Republikā ir pieņemta prakse, ka tiek mainīta identitāte, cilvēku uzvārdi tiek mainīti, vai tā notiek Latvijā? Te jāskatās atkal adopcijas kārtībā ir savi notiekumi, un es nevaru pateikt, pamatoties uz kāda tā kārtībā, ka tur vecāki netiek informēti par adoptētājiem. Es nevaru šobrīd atbildēt uz šo jautājumu, jo tur ir savs normatīvo aktu regulējums. Sakiet lūdzu, normatīvo aktu regulējumu ietvaros pēc jums pieejamās informācijas, vai likums atļauj pārkāpt cilvēku tiesības, respektīvi šajā gadījumā izmantojot to, ka bērns ir bezpalīdzīgā stāvoklī, konkrētajā stāstā pusotru gadu vecumā tika bērns izņemts no ģimenes, cik es nopratu, un arī līdz ar to bērns nevarēja pateikt, paust savu gribu tajā vecumā pašsaprotam iemeslu pēc, vai tādā gadījumā tiesiski par šo bērnu neatiecas? Kā jūs komentējat šo? Ir tā, ka bērnu izņemšana no ģimenes, lai izņemtu no ģimenes, tur ir jābūt konkrētiem apstākļiem, kas ir likumā noteikti. Un tālāk, kā mēs saucam, tad tiek vērtētas vai no atgriešanas bērnu ģimenē, vai arī, piemēram, ja tur ir skats adopcijas jautājums, tad atkal tur jāskatās, vai ir ieslēdzies adopcijas nosacījumi, jo bērnu tāpatās no ģimenes neizņem. Tur jābūt konkrētiem situācijai, kas ir saskaņā ar normatīviem aktiem par izņemšanu, kur regulē bērnu izņemšanu no ģimenes. Jā, es saprotu, ko jūs sakāt, jā. Par to, ka iemesli var būt dažādi, tas ir pašsaprotams un skaidrs, taču neskaidrs ir tas, vai tiešām tiesiskā valstī tiek mainīta cilvēka identitāte. Te ir jāsaprot, uz kā pamatā tie personas dati tikai... Jautājums ir jā vai nē? Es vēlreiz saku, jāsaprot, uz kā pamata tikai reģistrā grozīti bērna dzimšanas dati. Vai mērķis attaisno līdzekļus? Jāsaprot, jā, jo šai gadījumā Jā, es pareizi saklausīju, ka mērķis attaisno līdzekļus? Nē, es vēlreiz saku, ir jāsaprot, kāds ir regulējums attiecībā uz šo datu maiņu, un jāsaprot, cik pareizi rīkojās. Es saku to, ka ir jāvērtē. Ja likums ir pārkāpts, proti princips viena taisnība visiem, ja citiem cilvēkiem viņu identitāte nav nozagta, tad konkrētajai meitenei, tagad sievietei, ir nozagta. Tad kur ir šī viena taisnība visiem? Kāpēc selektīva attieksme? Kā jūs to komentētu? Es domāju, kas te ir jāvērtē konkrētā situācijā, kāds bija pamatojums, un to jāvērtē, jāskatās, kas ir atbildīgs par iedzīvotāju reģistru, kur tiek veikta tā ievadīti personas dati. Tas viss ir jāvērtē kopā, to nevar atbildēt pa telefonu. Bet tāda prakse Latvijā pastāv, jūs varat to apstiprināt, ka tiešām cilvēkiem tiek mainīta? Ja reiz konkrētā sieviete par to runāja, jūs gribat teikt, ka jums nav tādu datu, nav tādas informācijas? Man tādas informācijas nav. Te jājautā, varbūt centra vadībai, varbūt viņai ir par šādiem gadījumiem. Es atvainojos, kurai centra vadībai būtu jājautā? Es domāju, ka ja jums interesē par šo jautājumu, jūs varat uzrakstīt un centrālo pastu, e-pastu, un tad vienkārši arī tiks apkopota informācija, vai centram ir šāda informācija pieejama par šādām situācijām vai nav. Vai jūs runājat par Tieslietu ministriju vai kādu citu organizāciju? Kam adresēt šo savu jautājumu, vēstuli? Jūs varat pajautāt arī Tieslietu ministrijai,
par to regulējumu, bet jūs varat vienkārši par to identitātes maiņu. Es zinu, ka personas datu pārlūka uzturētājs ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Jā, sapratu. Un man tad būtu arī papildus jautājums. Es arī pateikšu no savas puses, jā, kāpēc man cilvēkam no malas šāda te procesa virzība ir aktuāla un svarīga. Man, piemēram, ir uz politiska pamata liekta saziņa un saskarsme ar maniem bērniem kopš 20. gada 4 gadus ir nolaupīti mani, Mareka Markus bērni. Un es par viņiem nezinu itin neko pēdējo gadu laikā. Un tad es vienkārši domāju tā, ja bērna identitāte tiek mainīta, un man arī ir doti mājieni par to, ka viņi ir centušies to mainīt, cik tālu tas ir, es nezinu, tas nozīmē, ka bērni tiek slēpti, un ja šādi gadījumi, kā arī es minēju šo piemēru par kādu citu, man nezināmu sievieti, ka tā ir bijis, viņa pati to apstiprināja, tad jautājums ir, cik ir tādu gadījumu, kur šī informācija vienkārši nesasniedz konkrēto bērnu, arī pēc tam, kad viņš ir sasniedzis pilngadību. Jo daudzi šie te auģu vecāki, kā arī rakstvēstīja konkrētais, viņi baidās to pateikt bērnam. Tātad ne visi to pasaka, un, protams, ka mēs neuzzināsim kopējo ainu un visu patiesību šīs zemes dzīves laikā, tas ir skaidrs, un tomēr šīs tendences, manuprāt, nav pieļaujams, jo tās realitātē pārkāp atsevišķu cilvēku pamattiesības. Nedrīkst būt tā, ka vieniem ir šādas tiesības būt tiem, kas viņi ir, bet citiem, no viņiem tas tiek slēpts, viņu tētis, mamma, un tiek postīts viņu attiecības. Civil likums, cik es zinu, arī aizliedz šādu praksi, ka kāds posta šo cilvēku attiecības, un izmantojot vēl to, ka bērni ir maziņi. Kā jūs to komentētu? Es nevaru komentēt, es vēlreiz tās ir konkrētas situācijas, jāvērtē, kas ir attiecībā uz adopciju. Jūs varētu, ja varbūt ieteikt sazināties varbūt ar labklājības ministrijas speciālistiem, ja par šīm adopcijas lietām, varbūt, ka viņi var kaut ko arī nokomentēt no savas puses. Nu, bet jums kā tēvam būtu pieņemami, ja par jūsu bērnu nesniegtu informāciju? Es atsakos komentēt situāciju par sevi. Es nerunāju par jums, es runāju kopumā par cilvēcīgumu, es nerunāju par jūsu vārdu, uzvārdu, par jūsu pieredzi. Es to neatiecinu uz jums tieši. Jūs tikko teicāt, kā jums kā tēvam. Jums kā tēvam tieši to arī nozīmē. Jums kā tēvam. Kā? Ja, vārds kā. Pamaniet kontekstu. Kā? Tas var būt jebkurš cilvēks. Jūs esat tēvs, tikpat labi jebkurš cits. Man ir jautājums, vai cilvēcības ietvaros, vai sirdsapziņa nesaka priekšā to, ka nedrīkst būt tāda situācija, ka no bērna slēp viņa tēti vai mammu un liedz saziņu vai saskarsmi? Es uzskatu, ka katrā situācijā iestādēji, kuras kompetencija ir konkrētā jautājuma risināšanas, jādarbojas saskaņā ar konkrēto situāciju regulējušiem normatīviem aktiem. Nu jā, bet vai politika drīkst tikt izmantot kā iegans, lai liektu saziņu un saskarsmi ar bērniem, kā manā gadījumā, dēļ tā, ka es elpoju brīvi? Jā, es nevaru komentēt par politiku. Nu redziet, tad jūs pasakat to, ka jūs nevarat komentēt, un kā tad ir ar to gods pār varu, varbūt tāpēc, ka gods pār varu attiecas pret korupcijas biroju, tad tas uz jums neatiecas, tiem, kas strādā kultūrās. Es nevaru atbildēt par šiem saukļiem gods pār varu. Tas ir sauklis, bet kāpēc tas tiek izmantots, lai maldinātu Latvijas iedzīvotājus? Jums jājautā tam cilvēkam, kas šo saukli izmanto. Nu, un kā tad ir ar to cilvēku sirdsapziņu, kas tic Latvijas valstī, vai šī ticība ir pamatot, ja vienu cilvēku tiesības ir ievērotas un citu nē, nu kā tad ir ar to tiesiskumu un taisnību visiem? Tas ir pamat jautājums, ko es arī šobrīd risinu. Un kā tad aizsargāt tos bērnus, kuri arī var nonākt varas politikas nežēlistībā, jo šis te adopcijas likums, kā mums zināms, viņš netapa ne vakar, ne aizvakar. Tas jau ir gadus. Un kur tad paliek šie bērni? Daudz no tiem ir ārzemēs. Es pats esmu savu laiku bijis dažādos bērnu namos pēc savas sirdsapziņas iniciatīvas vienatnē, arī apmeklējis atsevišķus bērnu namus un palīdzējis bērniem kā brīvprātīgais. Un es esmu redzējis no iekšpuses, kā šie bērni lūdz, lai viņus neņem projām. Un kurš viņus dzird? Kurš viņus sadzird? Viņus vienkārši pierunā, apvārdo, pasaka, brauc, tev tur būs labs tētis un laba mamma, un viņi tautas valodā runājot norīja krupi. Kurš šo stāstus atspoguļo? Vai valsts, vai mamām un tētiem, vai citas organizācijas? Es atvainojos par adopcijas likumu. Es teiktu par šo adopcijas likumu, kas ir pieņems, tur jārunā, tur varbūt ar tām ministrijām, kas šo likumu izstrādāja kopā, ja? Un es nevaru komentēt šo likumu šobrīd.
Jā, bet kā praktiski risināt šos jautājumus? Jūs ieteicāt sazināties, piemēram, ar Tieslietu ministriju. Jā, tas ir variants, ko es iespējams arī darīšu. Ir vēl kādas opcijas, pie kā vēl vērsties? Nu, attiecībā par piemēram, par šo sistēmu, kurā tiek fiksēti personas dati, tas ir personas datu pārlūks. Jā. Un tur, kā mēs saucam, manuprāt, par personas datu pārlūku atbildīgā iestādē Pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Labi, paldies par informāciju. Un vēl ir kādas norādes, kuras varētu ceļā uz šo risinājumu palīdzēt? Vairāk es domāju, ka varbūt, ka jūs par adopcijas jautājumiem jūs varētu arī palūgt viedokli, varbūt labklājības ministrijai, piemēram. Labklājības ministrijas konsultējošam kādam cilvēkam, kas tur strādā. Ja? Vienkārši jūs varat uzrakstīt uz ministrijas centrālo pastu un tālāk konkrētais jautājums tik nodos konkrētam speciālistam. Ko darīt tādā gadījumā, ja es esmu jau šādus jautājumus iepriekš uzdevis, tikai citā mazliet kontekstā man ir pateikuši, ka tas nav viņa kompetencē, tad pie kā vērsties? Es nevaru pateikt par konkrētiem jautājumiem, uz kuriem jūs esat uzdevis citiem cilvēkiem. Tas pats stāsts par to, ka netiek dota iespēja man kā tētim, savu bērnu tētim, iespēja sazināties, satikties uz politisku pamatu. Tad kas šo? Es nevaru komentēt tiešām par politiskiem pamatiem, es tiešām nevaru atbildēt par politiskiem pamatiem. Paldies, ka jūs veltījāt laiku un šos te ļoti sarežģītos jautājumus varējām censties padiskutēt, parisināt un... Jā. Paldies. Jā, vislabāk. Labi.